2. Timotejam 3, 16 līdz 17. Visi šie raksti ir Dieva iedvesmoti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Paldies par Tavu vārdu! Tavi likumi ir piepildīti ar instrukcijām, kas noder manā dzīvē. Tavi noteikumi ir bagāti žēlastībā, un tie atnes svētības. Paldies, ka Tavi likumi nav cilvēku veidoti, ko man jāievēro kā smags sloks. Tu saki pretēji, mans jūgs ir patīkams, un mana nasta viegla, Mateja 11:30. Kad tas atvieglina mūsu dvēseli, es atradīšu atvieglinājumu manai dvēselei. Paldies par Taviem likumiem, jo tie ir likumi brīvībai un žēlastībai. Paldies, ka tie nav cilvēku likumi, bet tie ir dievišķi likumi. Tie ir mūžīgi likumi. Tu saki, ka viss mainās šeit uz zemes, bet Tavs vārds paliek nemainīgs. Tavs vārds vienmēr ir aktualitāte. Paldies par Tavu vārdu. Māci mani, ka es to pārdomāju dienām un naktīm, ka es smeļos un iegremdēju savu skatienu, un es smeļos garīgās bagātībās, kas ir apslēptas. Tu devi šo īpašo grāmatu un visus tos norādījumus. Tu to esi pierakstījis, lai tie, kas patiesi neatlaidīgi meklē atrastu šīs dārguma pērles. Daudzi ir lasījuši Tavu vārdu un palaiduši garām. Daudzi ir lasījuši, bet Tavs vārds nav nesis izmaiņas viņos. Bet tad, kad Tu atrod cilvēku sirdī patiesu mīlestību, Tu viņam dod šos dārgumus. Dod man šos dārgumus, mans kungs, atver manas sirds acis. Kungs, ka es varu redzēt un ieraudzīt tos apslēptos dārgumus, kas ir Tavā vārdā. Ja es vēlos pārdomāt un ieskatīties dziļāk Tavā vārdā, es gribu to pārdomāt, pirms saule noriet un pirms tā lec. Taisnība, ka man vajag gaismu, lai Tavs vārds man tiktu izgaismots. Man vajag Tavu vārdu, lai staigātu un dzīvotu. Es vēlos iegremdēties Tavā vārdā. Salamans teica, ka viņam vajag gudrību un inteliģenci, lai vadītu tautu, jo tas ir tik svarīgi. Es lūdzu, mans Dievs, lai Tu man dod šo inteliģenci un gudrību saprast Tavu svēto vārdu, lai nestaigātu nepareizus ceļus. Esmu izsalkusi pēc Tavu vārdu patiesības, mans Dievs. Āmen.